kā piesaistīt naudu savām idejām, tāpēc apsēdies vienā no šiem krēsliem. Es aicināšu arī Mariju Plotnieci, Latvijas zinātnes padomes atpārsnis, Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vecāko eksperti. Šis krēsls būs moderatoram. Piedod moderatorai. Vēlējos labāko. Jā, tas ir labākais, tas ties. Līgai Ignatei arī jābūt šeit ir uz skatuves, Latvijas digitālā akceleratora Rīgas kontaktpunkta vadītājai. Sēdieties. Didzim Rūtītim arī vajadzētu ierasties šeit. Didzi, lūdzu, ieņemiet vietu, un Māra Ūbele būs tā, kas moderēs šo sarunu. Ar lielu interesi klausīsimies, kā piesaistīt naudu savām idejām. Un šie cilvēki izskatās, ka viņi ļoti labi zina, kur tā nauda ir, kā pie tās naudas tikt. Un tagad jūs gan uzmanīgi klausieties, jo es pieļauju, ka būs informācija, kas ir ļoti vērtīga. Skatu jūsu. Jā, paldies, Magnus. Un man ir ļoti liels prieks šodien ar jums padiskutēt, saprast kaut kādus pār un pret, kāpēc, kad un kā piesaistīt finansējumu savām biznesa idejām. Un jūs jau arī paši savās prezentācijās izcēlāt jau to galveno, ko pie jums var dabūt, kā pie jums griezties un ka tas ir jādara. Jūs mudinājāt jau mūsu klātsošos to darīt, bet šodien nedaudz vairāk pārunāsim par to, kā tad iegūt šo finansējumu un īstenībā varbūt ne tikai finansējumu, bet jebkādu atbalstu savas idejas attīstībai. Tāpēc es varbūt uzreiz jau niršu iekšā šajā jautājumā un uzdošu jums pirmo jautājumu. Kad tad būtu īstenībā jāsāk domāt par to savu finansējumu piesaisti vai kaut kādu citu atbalstu un ar ko vispār mums, studentiem, pētniekiem, jauniem uzņēmējiem būtu jāsāk? Kurš no mums? Trūc jautājums, ja? Strādā ļoti labi. Nu labi, ja es sāku runāt. Man liekas, tu perfekti atbildēji jau savu prezentāciju, kad sākt šodien noteikti. Un es domāju, ne mans tāds ātrais teikums būtu, ka vajadzētu sākt ar to apzināties, kur tu esi tagad un kādā gatavības stādī ir tava ideja. Un tad saprast arī izelpot un saprast, kas tev trūkst, un tad arī sākt. Bet noteikti atbalstu, es neteikšu finansējumu, es teikšu atbalstu, jo atbalsts varētu būt arī pat padomi, tas ir atbalsts, un padomus arī var atrast, un to noteikti vajag darīt. Un tas būtu tā kā tas pirmais, varbūt uz ko būtu jāskatās īstenībā, ne pats finansējums, bet atbalsts kā... Jautājums, kāda ir stādīja? Tev jau ir gatavs produkts, ja traktoriņš jau brauc pa lauku un tev vajag naudu, lai saražot vairāk traktoriņus, tad, protams, tev jau nevajag nekādu mentoringu, tu jau saproti, ko tu gribi. Jā, es varbūt varu papildināt tieši tā par to atbalstu, ka tas nav tikai finansiālis. Tad, piemēram, pie mums akceleratorā ir gan šīs mentoringa programmas, gan arī mācības un dažādi šāds, teiksim, tehnoloģiskais padoms, arī konsultācijas tīri, teiksim, no zinātniekiem vai no pētniekiem, kuri ar šīm tehnoloģijām nodarbojas ikdienā. Un pat, ja uzņēmums ir, teiksim, pārliecināts un tehnoloģiski kā gatavs, kad pirmais prototips ir gatavs un liekas, ka viss strādās baigi labi, tad ir vērts aiziet vēl pie kāda, notestēt šo prototipu ar kādu vēl kopā, pirms tu viņu laidi ražošanā un pirms tev nāc pēc miljoniem, vai ne? Nu, lai tu saprastu, vai tur ar pāris tūkstošiem tu vari pavilkt un, tā kā saprast, ka jāsāk no apakšas un nevajag varbūt uzreiz lekt uz tiem augstajiem plauktiem, bet pakāpeniski. Protams, ir gadījumi, kad izdodas, kad ir super ideja, super kompetences un izdodas uzlikt uzreiz 3. stāvā, bet jāsaprot, ka tas tā nevienmēr notiek. Jā, varbūt no jaunu uzņēmumu arī perspektīvas varētu piebilst, ka ir iepriekšējā pieredze bijusi tāda, ka atsevišķu neveiksmīgu projektu īstenošanā, kad sākām ar to, ka attīstīt ideju, kas pašiem patīk. Bez tāda pamatojuma, vai vispār kādam vēl tas ir vajadzīgs ārpus mūsu komandas viedokļa. Un tad tā atbilde droši vien ir, kuras pievienojos, ka ir vērts sākt pēc iespējas ātrāk, vai tad, kad jau būtībā tā ideja ir galvā. Noteikti ieteicams parunāties ar kādu iespējamo gala lietotāju, kas varētu būt tam risinājumam, pakalpojumam, produktam. Un ja ir kaut, teiksim, viens tāds pozitīvs signāls no iespējamā gala lietotāja, droši vien tas ir arī tas brīdis, kad jau sākt skatīties iespējami kādu dalību programmā, kur varētu tālāk attīstīt, varbūt validēt to ideju vai jau sākt viņus strādāt jau detalizētāk.
vai nu ar finansiālu atbalstu, vai pašu līdzekļiem. Tas jau katrā scenārijā individuāli, bet jā, tas signāls no tirgus, no iespējamā gala lietotāja, manuprāt, ir tāds patiesības mirklis. Un tad sanāk tā, ka, varbūt arī kā jautājums, vai ir tāds viens punkts, pieņemsim idejas attīstībā, kad komanda var sākt domāt, jā, mums ir nepieciešams kaut kas vairāk varbūt par šo mentoringu vai programmu, vai ir tāds viens atskaites punkts, vai tomēr katrs kaut kā citādāk kuļās un viņam tas atbalsts, kas vienam varbūt agrāk, citam varbūt vēlāk. Tev droši vien jāskatās varbūt arī tā specifika tam projektam vai idejai, bet tas ir tāds risinājums, ko var nosacīt brīvajā laikā izstrādāt, ja tā ir kaut kāda programmatūra, kas prasa tikai datoru un neprasa kapitāla ieguldījums, ir kaut kāda sarežģīta aprīkojuma iegādi. Un tad ir, piemēram, šie saucamie zinātņu ietilpīgie projekti, tādas tehnoloģijas, kuras iespējams dzimst no laboratoriju pētniecības, kas prasa diezgan liels ieguldījums 10 000, 100 000, lai attīstītu līdz zināmai stadijai, kad vispār viņu var iespējams notestēt ar gala lietotājiem. Manuprāt, ir svarīgs arī tas tirgus pieprasījums, tas, ko minējāt. Tad, kad man kā uzņēmuma, mana ideja ir vismaz, es teiktu, kādi 5 klienti, 5 pircēji, vai ne? Kad es zinu, ka tas vispār kādam būs vajadzīgs, kad es esmu labi jau sācis ieguldīt savu naudu, varbūt jau, vismaz kaut kāda tā tirgus atdeva un tas tā interesi ir, tad man ir tas pamats domāt, ka tur ir vērts likt vairāk naudu iekšā un ir vērts to visu audzēt un tā kā veidot. Tas ir tas brīdis, kad tu zini jau, ka tev būs kas pērk, un tad tu zini, ka ir vērts sākt attīstīties un kāpt uz augšu. Un varbūt Matīsam tāds papildu jautājums. Tev kā visi fondu pārstāvjiem varbūt vari padalīties, kādi startupi ir nākuši tieši kādā attīstības stadijā, vai ir tādi, kuri tikai ir ideja atnāk un viņi pat nav validējuši, un ko tu viņiem saki, un vai arī jau tādi, kas ir ļoti daudz ko izdarījuši, un varbūt viņiem ir nepieciešams kaut kāds cits atbalsts. Kādi nāk pie tevis? Nāk, gan. Un arī dažādu veidu stadijās mēs esam investējuši un esam dažādos, vēlīnā stadijā, kad it kā liekas, tur tas bizness būs, bet dažādu iemeslu dēļ mēs esam pateikuši beigās nē. Un par to arī, ka tu teici, tur tā kā vajadzētu zināt, ka kāds pirks, tā baigi jau tu nevari zināt, kāds pirks tikmēr, kamēr neesi nolicis uz galdu un pateici, reku ir pudele ar ūdeni, maksā 2 eiro. Pērk, nepērk, vai ne? Līdz tam jau tie ir kaut kādi pieņēmumi. Tad jautājums, uz kā bāzes tos pieņēmumus izsaka. Un par šiem ieņēmumiem uzņēmums Roboīts, ko es pieminēju, no 2017. gada vai no 18. gada viņi darbojās, ir pārdevuši tieši nevienu virtuvi. Līdz būtībā pagājušā gada beigās viņi pārdeva pirmo. Viņi ir piesaistījuši investīcijās miljonus. Jo tas stāsts, ko viņi ir uzbūvējuši, un viss tas fons ir tāds, ka būtībā visi tic, ka tanī brīdī, ka tā virtuve būs uz galda, ne uz galda, bet viņa būs gatava, ka pirks un tur būs bizness. Un tie dati, ko viņi piedāvā, visiem veidojās ticība. Jā, tas ir, tā kā nevienmēr tev ir vajadzīgs, protams, ir forši, ka tu vari parādīt no konkrētu klientu, jo tas ir daudz vērtīgāk, vai ne? Bet citreiz var spēlēties ar datiem, un ja tu pats tici, ka kāds to pirks, un tu vari arī daudz maz to ar datiem apstiprināt, nevienmēr ir jābūt reālam klientam. Tāpēc tās stadijas var būt ļoti dažādas un atkarīgs no gadījuma uz gadījumu. Un kā jūs domājat, ar ko tad būtu jāsāk? Man kā, pieņemsim, idejas autoram vai komandai, ar ko man būtu jāsāk, ja mēs esam izdomājuši, mums ir izveidots kaut kāds prototips, mēs esam jau runājuši ar saviem pirmiem klientiem, mēs tagad vēlamies piesaistīt finansējumu, jo mēs redzam, ka mums tā kā varētu būt lielāka šī ražošana. Ar ko man vajadzētu sākt? Vai tas ir kaut kāds iekšējs jautājums komandai, vai komandā man jābūt papildus cilvēkam, vai kaut kas no ārpuses, varbūt kāds atbalsts? Varbūt, Dīdzi, kā tev, jo tu esi jau diezgan pieredzējis, un kāds varbūt ir tas tavs stāsts ar grantu, ar finansējumu piesaisti, ar ko jūs sākāt?
Jā, sanāk, abos uzņēmumos, kurā šobrīd darbojās kā jaunas uzņēmumos, mums jau no paša sākuma bija, mēs kā līdzdibinātāji bijām katrs ar savām kompetencēm un pieredzi jomā, un šajā gadījumā, kur vairāk, teiksim, mana loma bija fokusēties uz biznesa attīstību un arī tā skaitā finansējumu piesaisti, kamēr otra līdzdibinātāja kompetences saistīts ar pašas tehnoloģijas un produktu attīstīšanu. Līdz ar ko mēs jau pašā sākumā bijām gatavi vai iekšēji bijām atrunājuši, kurš būs atbildīgs par finanšu resursu piesaisti tajā brīdī, kad mēs runājam par investīcijām. Tā, jā, šeit Matīsam bija. Jā. Viena no lietām, ko dara atcerēties, tad, kad iet pie kādu no investoriem, tas var būt gan iespēja kapitāla fonds, gan biznesa eņģeļi, ir spēt nodemonstrēt, cik ļoti tad tu pats esi tajā visā pasākumā ieguldījies. Jo no vienas puses jau ir baigi viegli paprasīt no tevis naudu. Ja viss slikti, tad tā kā tavu naudu paspēlējās. Un bieži vien, kad arī runā, ka tur saka, tur ir FFF, tur cilvēks nepārāk labi saprot, ģimene un draugi, vai ne? Un tad, kad prasa, vai no draugiem ģimenes vajag ņemt naudu, nevajag, jo, ja viss būs slikti, tad pazaudēs tur draugus un ģimeni viss būs bēdīgi. Bet vajag domāt no citas prizmas, ja tu būvē biznesu, vai tu viņu būvē, lai zaudētu visu, vai tu viņu būvē, lai tomēr būtu viss labi. Un tad ir jautājums, ja viss ir labi un ir daudz naudas, ar ko tu gribi dalīties. Nezinu, ar tevi, ko tā īsti, mēs baigi nesam tur čomi, vai ne? Vai es tomēr ar savu ģimeni gribu dalīties un nepaturēt to naudu savu draugu lokā. Es jau nesāku biznesu, lai nofeilot. Es viņu sāku tāpēc, lai tas viss izaugtu liels, un tad ar ko es gribu dalīties. Un tad, ja tu redzi, ka tas cilvēks ir piesaistījis arī tiešām tādu sev tuvu cilvēku naudu, tur pat nav citreiz svarīgi naudas lielums, bet tu redzi, ka viņi ir tā kā, nozīmīgs faktors. Un tad ir tā ticība, ka tas cilvēks tiešām pats tic, bet ja atnāk ar tādu attieksmi, ka es no draugiem neprasīšu, jo ja viss būs slikti, tad es pazaudēšu draugus, es labāk tur ar investoru naudu spēlēšos. Tad tas ir tāds, savu gadījums. Viegli tādus gadījumus ir uzreiz ieraudzīt? Diezgan. Te varbūt savā ziņā piebildīšu, ka esmu izgājis abus scenārijus. Bija viens projekts, kura viena no pirmajām uzņēmējdarbības pieredzēm jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ arī startups, kurš neizdevās, bet kur izmantoju aizņemtos līdzekļus, kurus pēc tam vairāk gadu garumā pēc tam atmaksāju, jo tas bija aizņēmums. Un pēc tam izdarīju secinājumu, ka ir turpmāk izvēlēšos citu pieeju, jo tas rada uzreiz psiholoģisko fonu. Teiksim, gan tālākai ikdienai ar kredītsaistībām, gan ar tiem cilvēkiem, no kuriem, protams, aizņemies naudu. Un te jāskatās arī, protams, tā stadija, kurā brīdī ir vispār vērts iet ar investoru, investīciju fondu runāt, un kurā brīdī var izmantot citus instrumentus, lai dabūtu to projektu vai tehnoloģiju līdz tai stadijai, kas ir interesanti. Un tur investoriem. Un tad šeit mēs runājam par grantiem, par publiskā finansējuma programmām, kur arī vairākus instrumentus pieminēja kolēģis savās prezentācijās, kuras neprasa kapitāla daļas no jaunu uzņēmuma, bet kuras palīdz palielināt to, principā, tehnoloģijas gatavību. Jo arī es kā no jaunu uzņēmumu dibinātāja viedokļa puses saprotu, ka investori intereses ir atrast to, ja vienkārši izsakoties, teiksim, tādu naudas mašīnīti, kas pavairos to investīciju noteikti reizinātāji noteiktā laika posmā, bet tai mašīnītei ir jābūt pietiekoši gatavai, lai viņi vismaz kaut vai arī tā vīzijas vai plāna ietvaros spēj pārliecināt, kad ar lielu varbūtību, teiksim, tā to plānu izdosies īstenot un tā atdeva būs. Līdz ar ko, tad ir jautājums vienkārši, cik līdzekļus vajag, lai dabūtu līdz tai gatavībai, kad ir nepieciešams iet runāt ar investoru. Te es vēlos piebilst, ka icebreakers un dažādi cita veidi šādi konkursi, tiem, kam ir tāds agrīnas stadijas idejas, šajos konkursos nepiedalīties, tas ir grēks. Tā ir absolūta muļķība. Tev ir jānāk, jāmēģina, nebūs ok, bet viss kaut ko iemācīsies. Un beigās tā nosacīta ir tiešām brīva nauda, relatīvi brīva. Tas, ko Dīdis teica, tu vari ļoti kļūdīties, paņemot nepareizu naudu nepareizajā laikā. Jā, un tad ir tā, ka tev ir kredīts uz kakla, vai ne? Tas vienkārši tāds nepareizs lēmums, jo iespējams bijis kādā brīdī, bet šī brīvā nauda, viņa ir tiešām ļoti daudz apkārt. Es laikam paturpināt, tad noteikti, kā domāt jau par to visu, par grantiem. Jo tomēr es pārstāvu vairāk to grantu pusi, to publisku finansējumu un tā tālāk. Tad es domāju, ka no sākuma, kā es jau minēju, tev vajag saprast, kur tu esi un kas tev ir vajadzīgs, un tad aiziet pie, man ļoti patika slēdz pie tiem kosmonautiem, jeb konsultantiem, kuri tieši varēs tev pateikt, kādas ir opcijas, lai tu varētu izvērtēt savas opcijas, un lai tu varētu varbūt netērēt laiku, viņš aiziet pie tiem cilvēkiem, paprasīt, ka, hei, man ir ideja tāda, viņi ir tāda stādija,
kas ir pieejams. Jo, principā, šobrīd mēs jau visi strādājam ar tādu modernu pieeju, kas ir one-stop shop, ja viens pieturas aģentūra, tā kā nav nepareizu durvju. Tu vari aiziet, vari uzprasīt. Un mēs jau vismaz Latvijā savā ekosistēmā, mēs visi esam pazīstami. Mēs zinām viens otru, mēs zinām, ko mēs darām. Un mēs noteikti palīdzēsim katram aiziet tur, kur viņam būtu jābūt tādā brīdī. Un tu tieši pieminēji šo te Eiropas atbalstu un tieši pieskaroties šim jautājumam, es gribēju tev un droši vien arī Līgai jautāt, kāds ir tas administratīvais sloks, lai, nezinu, varbūt šobrīd jau tiek domāts, vai tomēr tas administratīvais sloks nav tik liels, lai komandas nāktu pie jums un tiešām izvēlētos rakstīt projektus. Varbūt tas ir mans pieņēmums, ka ir tik grūti un tāpēc daudzi nenāk, bet kāds ir jūsu tas redzējums? Mēs jau provocējam diskusiju, vai ne? Bet ir tā, ka es atceros, ka bija ļoti forši viens pasākums, kur mana kolēģi no ekonomikas ministrijas arī provocēja tādu sarunu. Bija ļoti daudz uzņēmumu, un mēs sakam prasīt, kas ir administratīvais sloks. Kas ir tas? Pasaki man tieši tās lietas, kas tev būtu administratīvais sloks, tajā gadījumā, kad tu gribi pieteikties. Neviens nevar atbildēt. Kas ir tas buzzword? Tāda sajūta, ka visi sadzirdēja, bet neviens īsti nezina. Bet, principā, es uzskatu, ka vienīgais, es nerunāju par mūsu Latvijas naudu. CFLA, ERAF un tā tālāk, no tā mēs baidos. Bet, ja mēs runājam par Eiropas naudu, tad noteikti no tā administratīvas sloga es varu vienīgais minēt to gaidīšanas laiku, ka, protams, kamēr tu uzraksti projektu, kamēr viņi izvērtē projektu, tīpaši, ja mēs runājam par lieliem kaut kādiem projektiem, tad noteikti pusgads, un ja mēs runājam par to deep tech, ja zinātnieku ietilpīgiem tehnoloģiem, tad ļoti bieži tev nav laika gaidīt gadu, kamēr tomēr tavu ideju izvērtēs, un tad tu saprati, ka neizdevās. Tāda tematika, neizdevās. Tas tāds ilgtermiņa tāds risks. Jā, principā vispār nevar rēķināties ar kaut kādu Eiropas finansējumu, kas tev nodrošinās cashflow. Tā noteikti nebūs. Tas ir labs bonus, bet uz to nevajadzētu paļauties noteikti. Un tas, kā noteikti vēl, ko var minēt, ka var būt kaut kādas atskaites, bet es pieļauju, ka, ja tu gribi paņemt no kāda 5 miljonus, un es, ka tas cilvēks grib uzzināt, ko tad tu gribi izdarīt par tiem 5 miljoniem, lūdzu, tad uzraksti kādus pāris svarus par to, kādi ir tavi plāni. Tā kā es neuzskatu, ka kaut kādas tādas atskaites, kuras ir super jau vienkāršas, tā kā līdz minimumam, šobrīd no Eiropas puses vismaz lielās programmas, tad tur nav administratīvas sloga. Praktiski tikai tas ir laika jautājums, vai tu esi gatavs un vai tu vari gaidīt to atbildi par finansēm. Vai tu vari pareizi saplānot? Jā, es varbūt varu papildināt. Droši vien, ka manā pieredzē ir ne tikai laiks, bet, kā tu saka, nekad tu pajautā, kas ir slikti, tad vai nav neviena konkrēta atbilde, vai ir atbilde, viss ir slikti, jo nevar neko, vai ne? Bet skaidrs, ka ja uzņēmums nāk vienalga, vai tas ir praktisks atbalsts, vai tas ir finansiāls, ir jārēķinās, ka, vismaz līgums būs jāparakst, jāizlasa un jāparakst. Ja. Mums, piemēram, ir, lai mēs varētu piešķirt atbalstu uzņēmumam, ir jāiesniedz de minimis veidlapa EDS sistēmā, kas realitātē tie ir, 5 klikšķi varbūt no grāmatveža puses, ar kuriem ir jārēķinās, ka viņi būs jāizdara, ja tu gribi kaut kādu atbalstu saņemt. Reizēm uzņēmumi saka, ka man ir jānodarbojas ar biznesu, man nav laiks tur jūsu atskaitas un kaut kādas veidlapas pildīt, kaut ko rakstīt un tā. Tad mēs sakam, labi, tad nodarbojas ar biznesu, tad tev atbalsts nav nepieciešams, vai ne? Ja tu neesi gatavs vismaz kaut kādu piepūli ieguldīt no savas puses, ir jārēķinās ar to, ka kaut kas nedaudz tomēr būs jāizdara. Protams, ka tas ir, ja runa ir par programmām, par projektiem, ko uzrauga CFLA un tam līdzīgi, tad skaidrs, jā, tur būs vairāk šī atskaitīšanās, būs jāsako līdzi, kur tu to naudas iztērēs, būs jāsaglabā, vai čeki, bet atskaitēs tam visam jāparādās. Mēs, protams, visi sūdzamies par birokrātiju, bet no otras puses man tomēr liekas, ka tas ir loģiski. Kā tu saki, vai ne, ja tu nāc pēc 5 miljoniem, tad ir loģiski, ka tev pēc tam pajautās, kur tu šos 5 miljonus esi iztērējis un kam tu viņus gribi tērēt, vai ne? Tā kā tas ir jāsaprot, ka nauda zināmā mērā uzliek arī atbildību, ka tev
būs vismaz drusciņi jāatskaitās par to, ko tu esi ar to naudu darījis. Un savukārt, ja teiksim, tas ir par tādu nefinanšu atbalstu, kā mums, piemēram, arī šīs konsultācijas ar pētniekiem, kaut kāda prototipēšana, eksperimentēšana, tad šajā gadījumā to atskaitīšanos un visu mēs esam tā kā paņēmuši uz sevi. To daram mēs, LDA vai mūsu partneris, pašam uzņēmumam īsti nav nekas jāatskaitās. Nu, viņam ir jāsaprot, ka būs jāneslēdz tas līgums, jāizpild brieduma tests, jāapraksta savu ideju, jāpasaka, ko tad īsti viņš grib saņemt un ko viņš grib darīt, jo mēs tā kā no acīm nenolasīsim visticamāk, kas ir tās viņa idejas, vai ne? Tā kā ir jārēķinās drusciņai kaut kādu piepūlī, tas prasīs, jā. Tas nozīmē to, ka mēs varam atgriezties atpakaļ pie Dīdža, kurš teica, ka tu esi tas, kurš to jau darīs, jūs bijāt sadalījuši savus atbildības un savus kompetences, un praktiski, ja komandā jau ir cilvēks, kurš par šo punktu domā, tad visticamāk, tad viss būs kārtībā, un tad viņiem nebūs problēma arī izmantot kaut kādus atbalsta mehānismus, atbalsta rīkus, vai ne? Jā, tur vienīgais jāņem vērā, protams, ka tas prasa laiku, visu laiku sekot līdzi. Tur, piemēram, faktiski tas sanāk divos virzienos. Viens ir, ja ir aktuāls sarunas investoriem, tad aktīvi uzturēt šo komunikāciju un, kā saka, uzrunāt investoru auditoriju, sūtot jautājumus par interesi, teiksim tā, un diskutējot par iespējamu investīciju. Bet otrs, ja mēs runājam par atbalsta instrumentiem, grantiem, tas nozīmē sekot vienkārši regulāri līdz kādiem uzsaukumiem, kas pārsvarā tiek izsludināti varbūt gada sākumā, un tad, iespējams, ir kalendāra veidā salikt kaut kādu, teiksim tā, sarakstu, kur ar uzsaukumiem, kas atbilst tam profilam un tehnoloģijai, kur attīst un kur varētu būt pieejami resursi, kuriem varētu pieteikties. Un būtībā mums praksē ir, teiksim tā, tāds labs piemērs bija, piemēram, ar 60 000 eiro piesaisti no saucamā kaskādes finansējuma programmas, kas nozīmē, ka šajā gadījumā mēs pieteicāmies uzsaukumam, kur organizēja tāds konsorcijas vairāku valstu partneri ar mērķi atbalstīt noteiktas tehnoloģijas. Un ko mums tas prasīja? Būtībā vienu aptuveni stundu aizpildīt pieteikumu formu, lai kvalificētos vispār vai iesniegt pieteikumu. Tad, kad mēs tikām atlasīti uz nākamo fāzi vai nākamo posmu, tad bija nedaudz detalizētāk jāapraksta plāns, ko mēs ar to naudu darīsim konkrēti pa mēnešiem, kādām aktivitātēm mēs plānojam izmantot. Un pēc tam, tad, kad jau bija paziņot rezultātu un, teiksim, mūsu pieteikums apstiprināts kā finālistu vidū, tad būtībā atlika noslēgt līgumu, ko sagatavoja attiecīgi tā uzsaukuma organizatori. Un no atskaišu viedokļi mums bija jāskatot divas atskaites. Bija vidusposma atskaite pēc pirmajiem 3 mēnešiem, un tad noslēgumu, kas būtībā atspoguļoja visu paveikto. Un šajā gadījumā tur sanāk tā, ka pārsvarā šādos uzsaukumos divu veida finansējuma tipi ir tādi, kur iedod vienkārši fiksētu naudas summu un kur pretī sagaida rezultātu, neprasot atskaitīties precīzi par katru centu, tas tā saucamie lampsam granti finansējuma veids. Un tad ir izmaksās balstītie uzsaukumi, kur ir jāiesūta pēc tam katrs rēķins, katra pavadzīme un būtībā vēl detalizēti atspoguļojums līdz katram centam. Mūsu gadījumā bija vienkāršais variants, kad bija svarīgāks rezultāts, bet tāpatās mums vajadzēja aprakstošā formā atskaitīties principā par katru lielo pozīciju, cik tur katram darbiniekam alga izmaksāts, cik materiālos, cik pakalpojumos un tādā veidā parādīt 6 mēnešu griezumā. Tas aizņēma vidusposma atskaita kaut kāds 5 stundas, gala atskaita 1 dienu. Tas tā, no birokrātiskā viedokļa saprastu to apjomu, bet vienalga, tas bija to vērts, ņemot vērā, ka tas ļauj mums būtiski pavirzīt uz priekšu izstrādi un kombinējot ar iepriekš saņemto privāto investīciju 50 000 apmērā, mums uzreiz izveidojās budžets no 110 000. Tad vēl nāca klāt pāris tādi mazie granti, mazie finansējuma papildinājumi, un rezultātā tad mēs spējām nofinansēt būtībā visu pagājušo gadu, 24. gadu, un vēl šī gada sākumu, jā. Jā, bet sākās viss ar darbu 23. gadā jau strādājot, meklējot jau tās programmas, varētu teikt, no kaut kāda gada vidus, jau pavasara, un būtībā to 9 mēnešu laikā gan runājot ar iespējamiem investoriem, un arī jau īstenībā jau iepriekš pirms tam, gan arī, paralēli, ja jūs... Jā, tā kā tas vienā brīdī, kā saka, kaut kas izšauja, kaut kur kvalificēja, un ar to arī, teiksim, tā izstrāde var sākties. Bet, ja mēs runājam par tādām agrīnāku fāzi, kad varbūt vēl ir tiešām tā ideja, pavisam zaļš tas koncepts,
Tur es pilnībā Matīsam pievienošos par šiem te ideju sacensībām un tādiem pasākumiem, kur var noprezentējot vienu dabūt gana saistošu naudas balvu, kas var kalpot kā pirmais finansējuma avots, bet paralēli, protams, ir arī mums gan LIA inkubātora programma, gan arī atsevišķas saucamās pirmsakselerācijas programmas, kur arī ietvaros var dabūt gan šo te padomu, ja mentoringa servisus, gan arī zinām finansējumu. Līdz ar ko tās opcijas ir, un ja salīdzina, kas ir pieejams tagad, pretstatā, kas bija 10 gadus atpakaļ, tad tas lēciens, varētu teikt, ir tāds diezgan pamatīgs, tādā ziņā, ka šobrīd ir daudz vairāk to iespēju piesaistīt vai kombinēt kaut kādus instrumentus un tikt uz priekšu, lai dabūtu to ideju, vai, kā saka, no salvetes līdz jau kaut kam taustāmam un īstenībā jau virzāmam tirgu. Es domāju, ka šeit svarīgi vienkārši pateikt tā, ka tāds punktiņš uz I, ka kad tu padomā, ka vajadzētu sākt projektu, vajag vienkārši padomāt, kurš vadīs to projektu. Kas darīs to administratīvu darbu, kas atskaitīsies par projektu. Un, man liekas, tas ir svarīgs punkts, par ko ir jādomā, kad tu izdomā uzsaukt tādu procesu. Vai tu gribi iesniegt projektu, vai jebkādu projektu vadību. Tas ir, man liekas, tāds primārais, par ko ir jāpadomā. Dīdzis ļoti labu punktu pateica par šo sarakstu veidošanu, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet es ātri gribēju Matīsam uzjautāt, un droši vien, Dīdzi, arī tev pēc pieredzes, kā tad ir ar investoriem, cik daudz investori prasa atskaitīties, un vai to var salīdzināt vispār ar kaut kādiem projektiem, grantiem? Un kā vēl var salīdzināt, un neatkārtošos, bet arī publiskais finansējums, viņš ir jāuztver kā investoru nauda. Tas ir investors, kas tev dod naudu ar saviem nosacījumiem, nepatīk, neņem. Neviens tā nespiež, vai ne? Un ja paņēmi, tad nečīksti. Tas, par ko var diskutēt, ir, ja pēkšņi spēles gaitā kaut kas mainās. Tad, jā, protams, es neesmu no tiem, kas nekad neko nav teicis. Es ļoti daudz kur čīkstējis un raudājis, cik viss slikti, vai ne? Bet tā vēsprāt skatoties, reku, tev ir jāatskaitās, atskaities, sniedz visus čekus. Un arī investori prasa citreiz tādas lietas, ko visi šie publiskie projekti var, latviski sakot, ūdeni pienest tikai klāt. Jo, kas maksā, tas pasūta mūziku. Un, protams, tas, kas citreiz ir tas konflikta moments, ka katra no pusēm izsaprot mazliet savādāk un nesaprot, kāpēc, teiksim, tu man prasi kaut kādu informāciju. Un, ja es nesaprotu, kāpēc tu to prasi, tad man liekas, ka man atkal kaut kādā 5. veidojumā man tev jādod tā pati tabula. Un ar to pašu ceflu mēs pieminējām, un arī viņi mūs uzdod jautājumus. Mēs aprunājāmies, es sapratu, ko viņiem vajag. Beigās izrādījās, ka mēs tos datus varam ļoti normāli sagatavot, viņi man nerada nekādu papildus lietas. Tā kā, jā, investori arī prasa ļoti detalizēti. Ir bijis arī tā, ka, teiksim, jūt, ka viss slikti, tad arī par tiem pašiem čekiem ir bijis. Ja man ir pamats gribēt redzēt čeku, kur ir iztērēta mana nauda, tev ir jārāda čeks, jo līgumā ir tādas tiesības man prasīt. Tātad man atkal bija pieņēmums, ka ar investoriem ir daudz vieglāk, bet tomēr laikam neies krastā šoreiz. Jā, te laikam pauzē būs Ozols, vai ne, bet Gustavo dziesmā vienā ir vārdi, vai ne, ka būtu te tā, ka tu nāc, ņem un ej, vai ne? Tomēr nav tik viegli, bet es ceru, ka mēs jūs nenobiedējam ar to, ka ir jāpadomā par šo te atbildību, kurš komandā vai uzņēmumā būs tas, kurš domās par šo te administratīvo pusi, kurš tad vedīs projektu vai kurš pēc tam atbildēs par grāmatvedību, par lietvedību. Bet atgriežoties pie Dīdzi jau tavā pieminētā saraksta, ka jūs veidojāt sarakstu, kam tad jūs gribat pieteikties, vai nav tā, ka šobrīd tas atbalsta, tas daudzums ir tik ļoti plašs, un mums arī bija iepriekš kolēģi, kur ir IIC, mums ir digitālais akcelerators, mums ir IIT atbalsts. Kā vispār cilvēkiem, kuri tikko sāk ar svaigām biznesa idejām, kā viņam neapjukt un saprast, kurā virzienā skatīties, kas varētu būt tā kā viņu lauciņš, uz ko viņam tēmēt?
Jā, mēs no savas prakses izmantojam vienmēr iespējas. Latvijas ietvaros ir laba praksa, ka ir informatīvās tādas dienas vai paziņojumi par jaunumiem, par jauniem uzsaukumiem. Tur es varu izteikt, atzinību kolēģiem, un gan no akceleratora, gan no LZP puses mums ir regulāra informācija par tām aktivitātēm, kas ir vairāk saistīts ar apvāršņa. Tad no vienas puses teiksim, tā ar zinātniski ievirstiem uzsaukumiem, kur iespējams sadarbība ar universitāte, bet viss, kas attiecās arī uz iepriekš minētajiem arī prezentācijas instrumentiem, jā, tur ir iespējams pierakstīties vienkārši, kā saka, mailing listēs, kur nāk regulāri informācija, un pēc tam seko arī, online webināri, kuros var uzzināt ļoti detalizēti un uzdot jautājumus par katru to uzsaukumu. Tad ir, protams, arī tādas interneta vietnes, kas apkopo šo informāciju, piemēram, par Eiropas Savienībā pieejamiem grantiem un uzsaukumiem, kas varās vaļā, konkrētā gadā pieejami ar termiņiem, kad viņi ir pieejami, kad uzsaukums sākās, kad ir jāiesniedz, teiksim, kad reāli varētu būt tā programmas norises laiks. To kaut kā jau tīri praktiski sanāk izķert, kur ir tie jēdzīgie resursi. Un tad ir tā, ka tieši tā, lielais jautājums ir, kā izfiltrēt ārā, kas vispār atbilst konkrētai tehnoloģijai, ko var izmantot. Un tad ir, protams, tas darbs vienkārši skatīties tos nosacījumus, izlasīt. Un tad jau ar laiku apmēram jau kļūst skaidrs, kāda formāta aktivitāte vai atbalsts varētu derēt. Bet vēl, protams, ir tas, ka vienā brīdī ir runa par summām, kur ir jau 10 000 vai 100 000, ir vērts parunāties te pašiem konsultantiem, kas par taisnīgu atlīdzību mēdz palīdzēt sagatavot uzsaukums un attiecīgi, kuri ļoti rūpīgi seko līdz visiem kalendāriem un ar kuriem, teiksim, tas iepazīšanās zvans neko nemaksā, bet kur viņi jau labprāt padalās ar informāciju, kas tuvākajās mēnešos ir gaidāms, kur viņi varētu palīdzēt sadarboties konkrētam uzņēmumam. Un šādi konsultanti, viņi ļoti aktīvi LinkedInā nāk, tā teikt, paši piesakās, ierosina sazvanu, līdz ar ko ir tiešām nodara tas, kad jūs varat LinkedInā uztaisīt savai idejai profilu un, kā saka, norādīt sevi kā to idejas autoru. Un, ja tur, teiksim tā, šie konsultanti meklēs jaunus projektus un līdzdibinātājs, ko uzrunāt, noteikti viņi pieklauvēs. Un mums tiešām regulāri nāk tās uzaicinājumi aprunāties un tiešām laika gaitā jau izkristalizējās tās pāris programmas, kas teiksim, mums atbilst. Un skaidrs, ka ir vērts sākt ar mazākiem nosacīt cipariem, tos, kurus vieglāk piesaistīt. Un te mēs runājam tiešām vairāk par grantiem, par publisko finansējumu. Un, jā, kas iespējams arī ir, kurus var dabūt ātrāk no vienas puses, ja tie ir saucamie atvērtie uzsaukumi, kas nav tur konkrētos termiņos, bet, jā, tā kā tas ir pašu darbs, meklēt informāciju, plus parunāties ar zinošiem konsultantiem, bet arī otrs ir vēl tas, ka vienkārši apmainīties savstarpēju informāciju. Tādā ziņā ir labi būt, piemēram, universitāšu inkubatorā vai Unilab programmā, kur tā informācija tiek, manuprāt, centralizēti kā reizi virzīta vai nodrošināta dalībniekiem, līdz ar ko, jā, tas viennozīmīgi nodara. Plus vēl runājot varbūt arī par kaut kādām specifiskām programmām, kad jau ir runa par kaut kādu tematiku, tur, piemēram, tehnoloģija, kas atbilst noteikts nozars vajadzībām, tad, protams, ir kaut kādi uzsaukumi, kuriem labāk informēt, varbūt ir tās jomas, kā līdz saka, nevis eksperti, bet tie, kas specializējās uz pieteikumu rakstīšanu, tur, piemēram, veselības aprūpas nozarē vai tur rūpnieciskiem projektiem un tām zinātņietilpīgajām idejām, tur atkal būs varbūt tie konsultanti, kas arī specializējās uz to un tad arī zinās labāk tiem uzsaukumiem. Jā. Un ir skaidrs, ka katrā tādā attīstības posmā būs savi instrumenti, teiksim, tā piemērotāk vai izmantojami vispār. Tā pati EIC akceleratora grantu programma, kur iespējams līdz 2,5 miljoniem piesaistīt grantu no Eiropas Savienības. Tur skaidrs, ka tur uz viņu ir vērts pieteikties, ja ir liela varbūtība, ka jums jau ir investors, kurš ir gatavs investēt aptuveni 1 miljonu jūsu uzņēmumā. Un plus, ka jau tā gatavība ir tāda, kad ir jau tas risinājums jau ir ieguvis atgriezenisko saiti no tirgus, jau ir kaut kāds apveids, teiksim, tā prototipa veidolā, līdz ar ko, ka jau kaut kāds darbs ir izdarīts.
Līdz ar ko tikai ar, ja tā var teikt, uz salvetes uzrakstītu ideju iet pēc miljona. Varbūt pirms 10 gadiem Amerikā kaut kas tāds strādāja pilsētas leģendās, kā runāja. Tad šobrīd īsti tā grantu programmās noteikti tas ir jau diferencēts tiek, vai pareizāk sakot, īsti nebūs. Un arī, protams, ka investoru gaidas ir daudz savādākas nekā tās bija agrāk, un it īpaši vēl pēdējos gados ar visu tām saucamā burbuļu plīšanu. Ir tā, ka tie projekti, ar kuriem nāk pie investoriem, jau, varētu teikt, ir arī jau daudz gatavāki, nobriedušāki nekā varbūt iespējams tie projekti, kas tika finansēti nedaudz kādu laiku atpakaļ. Bet tur droši vien Matīsam varētu būt, kur, kas saka, iekomentēt, bet tā vismaz to mēs redzam runājot ar investoriem, kuri saka, ka viņi meklē agrīnas fāzes projektus, un tad mēs iegūstam atgriezenisko saiti, saprotot, cik mums vēl jāizdara, lai mēs skaitītos agrīnas fāzes projekts. Tā. Tas ir tāds, how deep should be tech, to be considered deep tech. Jā. Bet es gribēju šeit pateikt, ka gribētu izstāstīt baigu fišku, kad tu gribi pieteikties jebkādam publiskam finansējumam, tur noteikti ir biroja. Tā, ka tu izvēlies programmu, tu zini, ka vai programmas ir daudz, vai tu mērķiecīgi atrod to biroju, kas atbild par to. Tā kā noteikti ir kaut kāds nacionālais atbalsta punkts. Un tie cilvēki absolūti bezmaksas var saveidot tev tādu, ka pa bullet pointiem tādas galvenās lietas, kas ir tā kā iekšā, tā ir granta pieteikuma, kā viņš tiek veidots, kad ir pieteikšanas termiņš, cik daudz nauda, kāda ir kaut kāda iespējama klupšanas sakme, kaut kāda specifiskas lietas un tā tālāk. Un līdz ar to es gribētu pateikt, ka, kad mums mājas, sabraukt traukmašīnā, es parasti saucu cilvēku, kas var man viņu salabot. Līdz ar to šeit es gribu pateikt, ka nevajag mēģināt varbūt pašiem izdarīt visu, nevajag tiešām mēģināt iziet visam cauri un saprast visu, bet vienkārši vajag deleģēt un vienkārši iedot iespēju tiem cilvēkiem, kas ikdienas strādā ar visam tām iespējām, nedaudz mums palīdzēt. Un tiešām es vienmēr iesaku sadraftot tādu, ka Excel tabuliņu vai es izmantoju ChatGPT, vēl kaut kā, un tad vienkārši tāpat kā lēmumu pieņemšanu, tur ir tāds plusi un mīnus, un tad tu skaties, piemēram, šai programma ir tas un tas, šai tas un tas, un tad tu vienkārši izvērtē, kurš pēc kritērijiem, kurš konkurss tev ir vairāk interesants, mazāk interesants. Jā, es varbūt gribēju arī pieminēt, mums, piemēram, akceleratorā ir šī iespēja arī atnākt uz konsultācijām, finanšu piesaistes konsultācijas, kur tieši tā aprunājot ar uzņēmumu, saprotot, kas ir viņa vajadzība, cik daudz finansējums viņam šajā posmā ir nepieciešams. Viņam pieredzējis konsultants pateiks, kuras programmas ir tās, kurās tu vari iet, kādi ir nosacījumi, ne tas, kad saka plusi, mīnusi. Protams, ka uzņēmumam pašam būs jāpieņem lēmums, kurā startēt, kur ko darīt. Varam palīdzēt arī projektu pieteikumu uzrakstīt, var nokonsultēt, ko kā rakstīt, kurā ailē, ko pielikt, ko atņemt. Bet bija mums vienreiz jautājums arī no potenciālā galvlabuma guvēja, vai es tur saņemšu kaut ko vairāk nekā par to, ka internetā var atrast. Tad skaidrs, ka internetā un ChatGPT var atrast jebko, vai ne? Bet jautājums, cik daudz laika tu pavadīsi meklējot un cik tu spēsi to informāciju sagramot pats priekš sevis un saprast, kas ir tas, ko tev tālāk jādara ar to informāciju. Bet aizejot pie cilvēka, kurš ar to strādā ikdienā, visticamāk, ka tu to informāciju gan saņems daudz ātrāk, gan viņa būs daudz kvalitatīvāk un mērķētāk tieši uz to tavu vajadzību. Nevis tur internetu plašumos atrasts jebkas, un kur tev pēc tam ir jāizfiltrē. Tā kā šīs atbalsta iespējas arī pat meklējot naudu ir pietiekoši plašas, es gribētu teikt šobrīd. Vēl var piebilst varbūt tas, ka vienu reizi aizpildot tādu apjomīgu dokumentāciju, viņi ļoti viegli var izmantot nākamajam pieteikumam, nedaudz pielāgojot. Un tad ir tas, ko jūs ieguldat, jo kvalitatīvāk, teiksim tā, pamatīgāk tās pirmās versijas izstrādē, tad attiecīgi var atkārtot citos pieteikumos, tad tas prasīs daudz mazāk laika, un tad jums attiecīgi jūs varat kombinēt, pēc vajadzības atkarībā kādi jautājumi tur tiek uzdoti. Bet, tas ir, protams, runājot par publiskās naudas un grantu piesaisti, īpaši varbūt Eiropas Savienības ietveros. Protams, savukārt ar investoriem runājot, tur katru reizi ir kaut kas cits. Aktuāls, kaut ko, teiksim, tā runājot par kaut kādiem akcentiem vai par ko nepieciešama vairāk informāciju, un kas interesē katru investoru, tā ir individuāla saruna, principā. Un, varbūt Matīsam jautājums, vai jūs arī konsultējat? Protams.
Pastāst, kā jūs konsultējat, ja es nāku pie jums, kas ir tas, ko jūs man pasakat? Ir divas lietas. Pirmā lieta, kad pirms mēs esam ieguldījuši, un pēc tam, kad esam ieguldījuši, tas skaidrs ir jāsaprot, vai mums ir jēga ieguldīt, un vai tev ir jēga ņemt investīciju no mums, un tad jautājums, cik mēs ātri to tagad tiekam skaidrībā, jo bieži vien ir tā, ka tu saproti, ka no šī investora nevajadzētu ņemt, ka ir cits labāks investors, un ja mēs redzam, mēs noteikti to iesakam. Jo dienas beigās tāpat tu sapratīsi, ka, ja es kaut kā būšu mēģinājis tev pierunāt, tāpat tu atradīsi labāku investoru, un tu būsi dusmīgi uz mani un sabojāsies mūsu attiecības. Tanī brīdī, kad mēs esam ieguldījuši, skaidrs, ka mēs, nosauc viņu kā konsultēšanu, vienalga kā, mums ir mērķis, lai uzņēmums aug pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas lielāks, jo tā ir mana monetārā vēlme, interese. Un attiecīgi tur, kur mēs varam, tur mēs palīdzam, un te ir viens no tādiem principiem, mēs ļoti reti ir kaut kādi daži gadījumi, kur mēs esam ieguldījuši, kur mēs varējām ļoti maz palīdzēt. Tur bija forši, bet pārsvarā gadījumi mēs ieguldām tikai tad, kad mēs redzam, ka mēs tiešām varēsim palīdzēt. Jo tas arī svarīgs moments, ņemt naudu no tā investora, kurš tev var palīdzēt. Nevis vienkārši noliek naudu uz galdu un aiziet. Arī tādas situācijas ir labas, bet agrīnās stadijā noteikti vajag ņemt tādu, kurš var palīdzēt. Un, ja es pareizi saprotu, tad, Marija, pie tevis var griezties arī tad, ja, pieņemsim, projekts ir uzrakstīts, un tad jūs vienkārši arī viņu pārlasat un iedodat kaut kādu savu feedbacku par to, ko varētu uzlabot, lai būtu lielāka iespēja iegūt šo te naudu, vai ne? Jā, bet galvenais svarīgs moments, kā mēs nodrošinām tādu pre-check, tādu pre-screening projektam, bet mēs jau esam tikai administratīvi eksperti. Protams, mēs nevaram galvot, ka jūsu tīri tehnoloģiski, jūsu inovatīva ideja atbilst tam projektu aprastam prioritātiem, kas ir tā kā, mēs nevaram izvērtēt līdz galam, vai tā ideja ir, jo mēs vienkārši neesam tik ļoti eksperti. Jebkāda joma es neesmu, ne ķīmis, ne fizikas, es nevaru. Bet tīri administratīvi saprast, vai jūs izmantojat pareizos vārdus, vai pareizi sailīti salikāt visus cipariņus, vai jūs nerakstāt to, ko nevajadzētu dažreiz pieminēt, vai jūs pieminējat to, ko vajadzētu pieminēt, lai ir lielāks tas veiksmes faktors. Tas noteikti, protams, un tik daudz reiz, cik jums vajadzēs, un absolūti bez maksas par visu jau samaksāju. Super. Mēs jau tuvojamies diskusijas noslēgumam. Ja kādam no auditorijas ir jautājumi, jūs droši varat pacelt roku un mūsu palīgi noteikti aizskries. Iedos jums mikrofonu, jūs varat uzdot kādu jautājumu. Bet kamēr es vēl neredzu jautājumus, man īstenībā vēl ir diezgan daudz, bet tā kā laika ir maz, es pajautāšu jums, kas vispār ir tas, kas varētu atvieglot finansējumu piesaisti. Labi, viens ir tas, ka komandā ir attiecīgi cilvēks, kurš par to atbild un domā, vai ir vēl kaut kas cits, kas jums varbūt nāk prātā, kas varētu palīdzēt gan sarunās ar investoriem, gan rakstīt projektus? Skaidra bilde, plāns, one-pager, pitch prezentācija. Saprast, kāpēc tu gribi darīt. Man liekas, tas ir tāds pamats pat biznesa izglītībai, tie VH questions. Why now, why be, why, which, what, un tas viss. Tad, kad ja tu vari atbildēt, kāds ir tavs skaidrs plāns, tad, man liekas, daudz vieglāk. Jā, tas ir tas, kas man bija arī prezentācija par to biznesa plānu, tomēr vajadzētu spēt uzrakstīt, vai ne? Ka tā kā jāspēj noformulēt to savu ideju, kā mēs darīsim, ko mēs darīsim. Gan arī Matīs teica, vai ne, ka nevajag, nebūs perfekti nekad, ja nevajag tiekties uz to pilnību, bet vismaz konstruktīvi pasniegt to savu ideju ir jāspēj. Jo jebkurš to pajautās, vai ne? Jo ir skaidrs, ka ir, teiksim tā, būsim godīgi, ir ļoti daudz sapņotāji, ir ļoti daudz, kas, es arī varu izdomāt, ja tagad jaunu Starlinku uztaisīt vai vienalga ko, bet tas, man nav pilnīgi nekādas tehnoloģiskās kompetences par to, man nav komanda, man nav nekā, vai ne? Es tikai izsapņojos un ir labi sapņot, bet tev jāsaprot, kā tu tos sapņus var arī savilkt ar realitāti. Un ja tu redzi vismaz kaut kādu iespēju tos sapņus savilkt ar realitāti un var citam pastāstīt, kā tu to savu sapni realizēsi, tad jā, tas, man liekas, ir tas pats tā kā būtība noformulēt to savu ideju un to savu plānu, kā tu attīstīsi to biznesu.
Jā, droši vien būtu ieteikums tiešām, jo agrāk jūs sākat runāt ar tiem potenciāliem gallietotājiem, jo vairāk idejas viņi iedos, kurā virzienā vispār darboties, un jo būs, kā saka, tas attīstības virziens ar lielāku ticamību tajā, uz to pusi, kas ir nepieciešama tiem, kuri, kā saka, nevis spiedīs laikus, bet maksās tos eiro, kurus Matīs rādīja, un kas ir tas patiesības brīdis, kad, kā saka, vai ir tikai atbalstītāji vai reāli lietotāji un maksātāji, no kā tad arī to biznesu taisīt, kas ir uzņēmumu būtībā pamatā, ja vien tas nav ar citu funkciju, jā, teiksim, sociāli vai, jā. Matīs? Man sanāks atkārtoties. Visi jau pārējie pateica svarīgās lietas. Okay. Tā, vai ir jautājumi kādi? Jautājumu nav. Mums ir minūte palikusi. Es vēl ātri tomēr pajautāšu šo. Tas atkal ir kaut kāds mans pieņēmums. Bet, manuprāt, komanda šobrīd vairāk fokusējas uz šo atbalstu saņemšanu, uz finansējumu piesaist, nevis uz reāli produktu attīstīšanu vai idejas valdēšanu. Vai jūs tam piekrītat un vai tā ir? Es droši vien teiktu, ka jā un nē, kā kura komanda. Nu, ir tādi, kuri pie mums atnāk, reku man ideja, cik naudu jūs iedosiet. Nu, tā kā, ne? Kad tu pajautā viņam, nu, ko jūs paši esat izdarījuši, cik tādu jūs esat tikuši, un tāda, neko, man ir ideja, dodiet man naudu, vai ne? Bet, nu, ir atkal tādi, kuri pārlieku ilgi varbūt ieguldās tajā sākotnējā idejas attīstībā, un tā kā, nu, neļauj nemaz tai izaugsmē notikt, jo viņi vēl tur ķimerējās ar to, nu, tādu pagraba variantu, vai ne, nu, savas idejas līmenī, bet droši vien, ka jāmāk sabalansēt, nu, tā kā, kad mēs esam attīstījuši to ideju pietiekoši to produktu un esam gatavi aiziet pēc naudas jau kaut kādas papildus, un kad ir tas brīdis, kad, un to neviens no malas, nu, tikai izvērtējot un redzot uz vietas, tad kāds varēs pateikt, vai ne, bet nu, tas droši vien arī tāds biznesa fiška, kad saprast, ka jā, ideja ir gatava, lai viņu audzētu un pilnīgi, nu, tā kā laist gaisā. Es pat teiktu, ka tev paveicās, ka ir jautājumi. Man ir ideja, kā jūs samaksās ļoti bieži. Nu, labi, es neteiktu ļoti bieži teiktu. Dažreiz ir gadījumi, ka tev prasa, es dzirdēju, ka Eiropā dod naudu, ko rakstīt. Arī tā. Un tad tev ir tāds, nu, šīs neies cauri. Bet man tomēr ir paveicies, ka pie manas pārsvarā nāk tādas dzīvotspējīgas idejas. Tā kā es teiktu, ka nē, tas ir tāds nepareizs pieņēmies. Nu, galvenais neiet no darba projām, pirms jūs neesat parakstījuši kādu līgumu par finansējumu ar domu, ka jums būs nauda kontā. Nu, tad, kad ir papīri sakārtot vai nauda ir ienākus kontā, tad jau var, nu, tas no tādas stabilitātes viedokļa vai atkal kurā brīdī tad riskēt un lekt ar pilnu, kā saka, enerģiju iekšā. Bet, nu, skaidrs, ka jāmēģina izdarīt, cik var saviem spēkiem vai parādīt to progresu ar savu ieguldījumu. Nu, skaidrs, ka pēc naudas jāiet tad, kad nu, tiešām vajag. Un ja kaut kam vajag kaut kādām pozīcijām, tad jāmeklē, vai nu tad nosaka tikai kaut kādas materiāla izmaksas vai ārpakalpojums vai kaut ko citu. Bet, nu, jā. Nu, jā, es vienu teikumu varu pateikt divus. Mazliet viņi ar Didzi konfrontējot. Nu, pamēģināt pasēdēt uz tiem diviem krēsliem. Jā, varbūt ir bijuši drošāk iekritīs vienā vai otrā, bet visticamāk nokritīs pa vidu. Tas tā no investora skatu punkta. Sēžot uz diviem krēsliem, uz trījiem. Ja tu apsēdies vienā krēslā, tad tu redzi, kur tev ir vilkme un kam tu tici. Tā kā tas ir katra paša lēmums. Super. Liels paldies maniem diskusijas dalībniekiem. Mēs centāmies atbildēt uz jautājumu, kā piesaistīt finansējumu. Iespējas ir ļoti dažādas. Rekur mums ir Latvijas Zinātnes padome ar EIC iespējām. Mums ir Latvijas digitālais akcelerators ar jūsu iespējām. Mums ir investori un ne tikai Matīs. Mums Latvijā ir daudz un dažādi investīciju fondi, ar kuriem jūs varat runāt un saprast, kādā gatavībā jūs esat un kad būtu īstais laiks runāt. Bet galvenais droši vien ir klausīties, izmantot tās iespējas, it īpaši tās, kas ir bez maksas, kā jūs minējāt, jo tad nav pašiem jāiegulda nauda, tad vienkārši var aiziet, jā, un ļoti labi tas, ka nav tad pašam nekāds research jādara, bet ir cilvēks, kurš zina,
un var atbildēt uz tiem visiem jautājumiem un tad padarīt praktiski jūsu dzīvi vieglāku. Paldies maniem diskusijas dalībniekiem Līgai Ignatei no Latvijas digitālā akceleratora, Matīsam Nēmanim no Buildit, Mārijai Plotniecei Latvijas zinātnes padome un Didzim Rūtītim Sepsiscan un Fluffy vadītājiem. Paldies jums, ka klausījāties, un mēs noslēdzam mūsu diskusiju.